Labas starpvalstu kaimiņu attiecības sākas ar savstarpēju sapratni cilvēku starpā. Vienisprātis ir Madonas novada pašvaldības un Pleskavas apgabala Strugi Krasnija administrācijas pārstāvji. Kā apliecinājums tam, ka cilvēciskās attiecības var pastāvēt pāri politiskām ambīcijām, ir veiksmīgi izveidojusies sadarbība starp abām pašvaldībām. Madonas novada pašvaldības delegācija devās pirmajā iepazīšanās vizītē uz Strugi Krasniju pašvaldību, lai turpinātu īstenot šovasar noslēgtā sadarbības līguma uzdevumus. Krievijas pusē ir ieinteresēta piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus savas siltumsaimniecības sakārtošanai, savukārt madonieši, startējot Interreg projektos, iegūtu līdzfinansējumu Smeceres silas slēpošanas un biatlona bāzes attīstībai. Vispirms uzskatu, ka jāattīsta normālas cilvēciskās attiecības, jo jums ir kas labs, ko mēs varam izmantot savā darbā. To, ko esmu redzējis pie jums, norāda uz to, ka galvenā uzmanība tiek veltīta rūpēm par cilvēku. Ir arī ko redzēt pie mums. Šāda pieredzes apmaiņa liecina par to, ka mēs dzīvojam līdzās un mēs darām visu, lai cilvēki dzīvotu labāk. Vērtīga pieredze tika gūta apmeklējot Strugi Krasniju pašvaldības iestādes, skolu, bērnu dārzu, biblioteku, bērnu krīzes centru, slimnīcu un kultūras namu, kur Madonas delegācijas pārstāvji īpašu uzmanību pievērsa tam, kā ar minimāliem līdzekļiem šajos finansiāli grūtajos laikos uzturēt savas iestādes. Vispirms mēs jau esam ļoti tuvi kaimiņi, ja, un ar kaimiņiem ir jādraudzējas. Līdz šim Madonai bija ļoti daudz draugu, bet viņi bija ziemeļos, dienvidos, rietumos, bet nebija austrumos. Līgums ar Strugi Krasniju rajonu, tas pirmais līgums ar sadarbības partneri Krievijā, ko dot, manuprāt, ka problemātika, ar kuru strādā pašvaldības gan šeit, gan pie mums ir ļoti labi saprotama, jo mēs esam būtībā saņēmuši mantojumā 90. gadu sākumā kaut kur ļoti līdzīgas situācijas. Pašlaik mēs varam vērtēt, kādā veidā mums ir izdevies par šiem 20 gadiem sakārtot lietas, par ko atbild pašvaldība. Varam redzēt, kā šeit lietas notiek, varam paskatīties no tāda rakursa, lai varētu izvērtēt savus lēmumus. Ļoti daudz ideju var pasmelties, kā ar iniciatīvu, ar būtībā nelielu finansējumu, kas šodienas situācija ļoti atbilstoši var realizēt. Tiešām lietas, kas ir vajadzīgas. Madonieši Krievijas pašvaldībā viesojās dienā, kad tika pieņemts Strugi Krasnija nākamā gada budžets. Lielāko daļu no tā Krievijas partneri atvēlējuši izglītībai un sociālai palīdzībai. Šī ir budžeta prioritāte arī Madonas novada budžetam, kas norāda uz to, ka neskatoties uz atšķirīgām politiskām nostādnēm, mums ir daudz kopīga. Gribu novēlēt madoniešiem labklājību un pārliecību par to, ka viņiem ir labi deputāti, kas pieņem izsvērtus lēmumus. Novēlu veselību, labsajūtu un aicinu ciemos pie mums uz Pleskavas apgabala Strugi Krasnija.